Raidījumu piedāvā Soldal un Forvolt saules grauds. Sveiks! Sveiks, Anci! Katrs Latvijā sapņo par savu stūrīti, savu vietiņu, un kāda ir jūsu pieeja šai vīzijai, ko katrs tīko? Ir tāds teiciens, sen aizmirstais vecais ir tas jaunais, ja? Šodien gribētu tev vairāk parādīt to, kas ir tās lietas, pamatlietas, ko mēs agrāk esam darījuši, bet šobrīd esam aizgājuši tādā kā plašākā spektrā un aizmirsušas pavisam pamatā. Mēs kā uzņēmums nodarbojamies ar būvniecību bez plēvēm, kas tas liels lozungs un izsauciens, bet tajā visā pamatā ir tas, ka mēs izmantojam dabai draudzīgus un videi draudzīgus materiālus. Ar domu, kad mēs uzceļam kaut ko, kas beigu beigās paliek dabā. Anci, tā, lai tev būtu vieglāk izprast. Ko mēs redzam? Mešs. Burvīgi, vai ne? Jā, protams. Gribētos tādu arī pēc mūsu viesošanās ar tevi viņu arī atstāt, bez nekādiem pārpalikumiem. Bez plasmasas maisiņiem. Ja mēs runājam kaut kādu ekoloģiju, energoefektīvas būvniecības pamatprincipus vispārējo, man gribētos uzsvērt vienu svarīgu tādu ļoti lietu, tā ir utilizācija. Tā kā mēs tikko skatījāmies smuks, tīrs mešs, man ļoti gribētos, lai arī pēc mums tas viss paliek tā, kā tas bija agrīnāk. Līdz ar ko arī šis namiņš ir tieši tas pats scenārijs. Un es tev gribu parādīt mazliet vairāk, kāpēc un kā es to redzu. Šobrīd pamodelēsim praktiskākā jumta izpildījumu. Namiņam ir jumts, spāris. Spāris tiek apšūtas gan no ārpuses, gan no iekšpuses ar kokšķiedru. Šo te. Ar šo kokšķiedru. Tas ir tīrs materiāls, kuram nav nekādas līme veidīgas sastāvs iekšā. Līdz ar ko viņš ir pilnīgi dabīgs. Vienkārši saprasēts. Un saprasēts, jā. Viņam ražošana ir slapjā ražošana, kas ir ļoti akcentēti tikai tādēļ, ka tajā procesā netiek nekādas piedevas liktas kā līmes. Tātad mūsu izpildījumā ir jumta konstrukcija, kas pildās ar mums zināmo celulozi. Aha. Un tad virsū šim visam nāk māla dakstiņš. Parasti ir teiciens, cik ilgi tavs namiņš stāvēs tik ilgi, cik tavs jumts. Kā mēs zinām, māla dakstiņi ir mūžīgi nosacīti, līdz ar ko mājas dzīvošanas ciklu beigās visticamāk mēs šo jumtu varam atkārtot arī izmantot. Ja vien viņš nebūs mūsu trakojos laikapstākļos, kad uznāk tā trakā krusa, bet arī lielā krusa, baidos, kad viņu tik traģiski nesabojās. Ar šiem vajadzētu izturēt. Vajadzētu izturēt. Par sienu konstrukciju. Izpildījums arī līdzīgs tāpatās kā jumta konstrukcijai, tikai mēs apzināmies, ka konstruktīvi mums koku materiāls ir daudz šaurāks. Arī apšies no abām pusēm ar kokšķiedru, veidojam kabatu, kur tehniski iepūsta ar celulozi, un virsū iekštelpās klājās māla apdare, māla apmetums. Šeit var apskatīties arī, ka māla apmetumiem ir dažādi toņi. Jā, te var piemeklēt tonīt, piemēram, šo. Jā, sev simpātiskāko, burvīgi, līdz ar ko mums atkal nav jāieciklējas par to, ka mums uz māls ir tikai brūns. Jā. Kā mums dabā zināms. Dabā viņi pieejami vismaz 16 dažādi toņi. Un tas arī ir ekoloģisks un tīras krāsas. Ja? Viņi nav krāsoti, viņi tādi kā no dabas nākuši, tādi arī viņi šeit šobrīd ir sastopami. No fasādes puses mēs varam uzlikt dēļu latojumu un izveidot koka fasādīti, ventilējumu fasādi saucamo. Tāds mums tas pīrāks tad sanāk. Māls, dēls, jā. Tas arī viss. Kopējais biezums mums ir diezgan izbrīna. Godīgi sakot. Jā, nav tāds, nav salmu ķīpa. Būtu gatavs ar tevi derēt, kad ikdienā tādu vēl neesi sastapies. Labi. Ja vien tas nav kaut kāds mazāks šķūnītis, pareizi. Jā. Lūgtam, tātad tas ir mums izpildījums sienā. Pieskaramies varbūt grīdām. Dodamies pie grīdām. Mūsu gadījumā namiņš ir uz skrūspaļiem. Līdz ar ko mēs neesam rakuši lielas bedres, neesam lējuši betonus, kurus pēc tam, kā mēs viņus utilizēsim. Tāda liela nauda un atkal papildus darbs. Skrūspāli jau var vienmēr izskrūvēt. Jā, to var pārvietot citur. Jā. Mums ir grīdas slāgas.
Uz viņām mums izpildījums atkal nāk. Apzinoties te, ka apakšā ir mauriņš mūsu palikušais. Mūsu izpildījuma gadījumā nāk tātad atkal ir kokšķiedra. Mēs papildus tam sagatavojam atkarībā pēc grīdas seguma un noteikti ieteiktu tev izmantot koka grīdu. Ideālākais variants, jo koka grīda ir tā, uz kuras tu ar pliku pēdu vienmēr jutīsies ērti. Uz flīzes vai kāda lamināta parketa būs mazliet augstāks. Ir dažādi faktori tur. Līdz ar ko mums tas izpildījums ir, košies gadījumā viņš ir dubultais. Mēs sasniedzam 5 cm biezumu un virsū mums nāk jau koka grīda. Elementārāk es vairāk nevarētu parādīt. Jā, nu. Jautājums, kā tas ir praksē? Nu, praksē gan jau, ka tu parādīsi man. Gan jau, ka tev ir kur. Es tevi iepazīstināšu, parādīšu un padalīšos, kādas tad ir sajūtas pēc pēdējām 2 ziemām. Dodamies! Esam šeit, lai kliedētu dažus mītus par dakstiņiem. Stāsta, ka esot ļoti smagi, dārgi, varot sagrūt māju. Daļa taisnības tur ir, smagi viņi ir, protams, salīdzinot ar citiem segumiem, bet ne visiem. Bet jāņem vērā fakts, ka jumta konstrukcijas pamatā tiek reiķināts uz citām slodzēm, kas ir sniegslodze, vējslodze, kas ir daudzkārt lielākas nekā jumta seguma pašsvars. Ja. Pašā pamatā būvnormatīva nosaka vismaz 250–300 kg/m², tātad šī te dakstiņu slodze ir ļoti minimāla, ja, kas patiesībā viņa pat ietekmē jumta konstrukciju pozitīvi, jo šis te svars, viņš zināmā mērā piespriego koka konstrukcijas, kas piešķir viņām stabilitāti. Un līdz ar to lielāku noturību varbūt vētras laikā, lai novērš šo te līganumu, ja, koku konstrukcijām. Un es gribētu uzsvērt to, ka nav stabilāka jumta seguma, kas būtu izturīgāks tieši vētrā, jo dakstiņš katrs ir jāķēts viens otrā, viņš ir pietiekami smags. Pats drošākais jumts, kas spēj izturēt nepastāvīgas laika apstākļus. Mārtiņš, skatos, ka dakstiņiem ir plašs krāsu spektrs. Krāsu spektrs ir diezgan plašs. Pašā pamatā šis ir māla dakstiņš, tā ir keramika, tā mēs viņu saucam. Ja. Tātad tiek iepresēta keramika attiecīgā formā. Un tad, teiksim tā, šis ir naturāls, šis ir bez virsmas apstrādes. Ja. Un tad ir dažādas tādas krāsas, ja, kas ir šī brīža tops, kas ir antracīts, pelēks, brūns. Jā, un šī te krāsa tiek uzklāta pirms dedzināšanas. Šī krāsa nekad nezaudēs savu toni visā eksploatācijas laikā. Šie ir angubēti dakstiņi, bet šie te, kas ir tādi spīdīgie, tie skaitās glazēti, vai kā mēs viņus saucam, cēl angubēti. Ja? Un šī te viņu virsma faktiski ir kā stikls. Un līdz ar to tur nekas neķerās, ne sūnas. Esmu dzirdējis, ka dakstiņi esot ļoti dārgi. Vai tas tā ir salīdzinot ar citiem jumta materiāliem? Dakstiņš noteikti nav lētākais jumta materiāls, tas ir fakts, bet pie šī brīža apstākļiem dakstiņa cena sākās no cenas, kur ir labas kvalitātes metāls apmēram. Līdz ar to cilvēki, kas izvērtē, varbūt es likšu labas kvalitātes metālu vai dakstiņu. Attiecīgi, un ir ļoti daudz klienti, kas ir izvēlējušies tieši šādu soli. Arī no nekustamo īpašumu vērtēšanas viedokļa dakstiņu jumts piešķir attiecīgi procentu palielinājumu uz vērtību. Jā. Ēka kļūst vērtīgāk. Ēka kļūst vērtīgāk, jā. Kādi ir tie mājas darbi, ko es varētu izdarīt pats pirms ķerties pie dakstiņu uzlikšanas? Pats galvenais mājas darbs jau noteikti ir latojuma konstrukcijas izveide, ja, kur ir jāievēro noteikts solis, un arī viņa ir jāizlīdzina, lai dakstiņa virsma izskatītos maksimāli līdzena. Un tas arī pats sarežģītākais. Edvīna, esam vietā, kur ir ļoti daudz dakstiņu. Jā, kā redzi. Kur mēs atrodamies? Jūs atrodaties pie mums vairumtirdzniecības bāzē Vinteko.
kas piedāvā ļoti daudz jumtu seguma veidus, kā arī viens no viņiem ir Wienerbergers, ko jūs arī redzat. Mēs esam pieraduši, ka dažādām pilīm un citām vēsturiskām ēkām jumtus sedz dakstiņi, bet vai cilvēki arī modernajām ēkām izvēlas šo jumtu? Jā, un tieši šis profils ir arī modernajām ēkām, ko jūs šeit arī redzat. Tas ir Figaro 11 antracīta krāsā, kas ir šobrīd arī populārākais un modernākais, ko cilvēki šobrīd izvēlās. Ja esmu nolēmis savai mājai likt dakstiņu jumtu, kāds ceļš pareizi būtu ejams? Griežos pie Vinteko? Jā, sazinieties ar mums, ja jums ir jau gatavs jumta projekts, tad atsūtiet viņu, mēs veicam bezmaksas aprēķinu, piedāvājam visu pilnu komplektu, kas jums ir nepieciešams, lai jūs visu varat iegādāties vienā vietā, pasūtīt, un tad jau mēs visu piegādājam un visu uzreiz var uzmontēt. Wienerberger dakstiņus var pasūtīt pie mums Vinteko, ieiet mūsu mājaslapā vinteko.lv, tur ir plaša informācija par viņu, vai arī vislabākajos būvmateriālu veikalos Latvijā ir izvietot arī mūsu stendi ar šo dakstiņu paraugiem. Raidījumu piedāvā Soudal un Forvolt saules grauds. Raidījumu piedāvā Soudal un Forvolt saules grauds. Sveiks! Sveiki! Prieks tev atkal satikt, un es šoreiz gribētu labprāt parunāt par uzņēmēju iespējām ar saules paneļiem. Labi, runājam. Gribu kaut ko apstīties? Ļoti labprāt, es ļoti labprāt gribētu redzēt no putna lidojumu. Kāptam augšā? Tev viss ir sagatavots? Jā. Fantastiski. Jaunākiem priekšrokas. Paldies, jā, ar prieku tūlīt. Pat es kā cīrulītis no putna lidojuma arī visu redzēšu. Jā. Šis ir labs ar to, ka viņam var viegli apstīties un parādīt cilvēkiem. Jā, tad tā kā ekskursijās var Nu jā. Tev vajadzēja jau Regulāri. lifteri. Albatros ir stipri mainījies. Šeit ir saules paneļi uzradušies. Tas, cik jauns risinājums tas ir priekš Albatrosa? Nu, Albatrosam šī tā kā pirmā kārta. Jau gadu mēs esam kā uzlikuši šo sistēmu. Viņa ir nopelnījusi kaut kur pār pa 3000 eiro jau priekš viņiem. Viss ir notērēts, nekas pār nav palicis. Tad viņi domā iet tālāk, arī plašāk. Jā, jo šis viņiem nodrošina tanī brīdī, kad spīd saule, ja ļoti labi spīd saule, tad viņiem patēriņš ir tuvāk nulei, bet no rīta un vakarā viņš vienalga vēl ir, jo saule ir mazāk. Un tad nākošā kārta būs vēl paneļi un akumulators, lai varētu to sauli, kas paliek dienā pāri, jo tā varbūt kaut kas mazliet paliek pāri, pataupīt vakaram. Ir plāns, kad iespējams, ka mēs taisīsim, arī būs interesants risinājums, kad fasāde būs apšūta paneļiem, un reizē viņš izpildīs apšūma lomu, jo bija tik siltināts. Ja mēs tā uzskaitām uz pirkstiem, kādi būtu tie galvenie ieguvumi uzņēmējiem ieviest saules paneļus un akumulators varbūt? Pirmā kārta ir saules paneļi, viņi dod ietaupījumu izmaksās. Kā mēs redzam, šeit saules paneļi. Ja? Viņi arī bez akumulatoriem strādā lieliski, nav nevaina. Viņi strādās praktiski mūžīgi, sevišķi šie paneļi, kas ir dubultais stikls, viņiem ir 50 līdz 100 gadi resursi. Kas ir nākamais ieguvums? Nu, nākamais ir papildinām sistēma ar akumulatoriem. Un tas ir gadījumam, ja iestājas nakts, negaidīti. Jā, gan naktī, gan arī elektrības pārauguma gadījumiem. Jo parastā sistēma, kā viņi pašlaik bez akumulatoriem, ja gadījumā pazūd mums elektrība ienākošana no sadales tīkliem, viņi izslēdzās un mēs viņus nevaram izmantot. Albatros paliek tumsā. Jā, un ne tikai Albatros, sūkņu stacija un vispārējais ūdens, teiksim, svarīgās lietas. Ja? Un savukārt, ja mums ir akumulatori, tad ir gan tas, kad naktī, vakarā un no rīta, vai iespējams ir elektrība no akumulatoriem, un arī tas, ka ja pazūd liela elektrība, viņš turpina darboties kā neatkarīgā sistēma, un cilvēkiem ir vismaz minimālās vajadzības viņa apmierina. Nevienmēr tomēr šis tradicionālais veids ir pats efektīvākais, lai arī vispierastākais. Jo paneļus var novietot praktiski kā mēs gribam, ne? Jā. Šis veids, kā mēs redzam šeit, viņš ir būtībā tradicionālais. Jā. Viņam ir priekšrocības tādas, kad tā teikt, viņš nav no malas rēdzams, pieņemsim, jā, un viņš ir pietiekoši, tā teikt, visi tehnoloģiski un droši, bet ziemā viņš apsnieg. Un tad nākošais ir tas, kad mēs varam viņus likt arī vertikāli. Ir sevišķi divpusējos paneļus, kuriem abas puses ir gaismas jūtīgās. Ja? Un šo, protams, mēs nepārtaisīsim, šis paliek kā ir, bet uz nākošā jumta mums ir plānā, ka būs vertikālie paneļi. Un tur tas otrs iegūms, ka viņi strādās vairāk no rīta un agrāk no rīta un vēlāk vakarā. Tādā veidā
papildinot šos, kas ir uz dienvidiem. Un tad mēs iegūstam vienmērīgāku elektroapgādi. Tikko Edmundi izrunājām par ieguvumiem, kas ir saimnieciskajās lietās, bet parunāsim par finansēm. Kādas ir pašlaik atbalsta iespējas? Šobrīd uzņēmumiem ir iespēja pieteikties Altuma programmā. Programmas ietvaros ir iespēja saņemt 30% grantu un uzstādīt saules paneļu sistēmas, veikt ēku atjaunošanu un siltināšanu. Ja mēs ķeramies tīri praktiski klāt, ar ko ir jāsāk un kas man varētu palīdzēt, ja es vēlos savam uzņēmumam saules paneļus? Ir jāsaka tā, ka programma ir diezgan sarežģīta, bet tajā pašā laikā es saku, kurš grib, tas var. Un šeit ir arī konkrēts piemērs. Tā, ar saules paneļiem ir nedaudz vienkāršāk. Tur ir jāiet pa punktiem. Un jebkurā gadījumā, tad, kad ir pieteikums apstiprināts, tad ir nākamais posms, kur jau ir jāpiesakās pie šī te aizdevuma. Un te var nākt palīgā mēs, Sijā Saules Grauds, jo mēs gan uzstādam, gan arī veidojam, sastādam šos te iesniedzam pieteikumus. Altuma un akumulātori. Kā ar šo lietu? Jo tas uzreiz maina vispār spēles noteikums. Jā, tas ir kaut kas jauns. Akumulātoru iegāde ir attiecināma. Tā kā var iet ar pilnu komplektu. Jā, atbalsts var saņemt šo 30% grants, attiecinās arī uz akumulātoriem. Altuma atbalstam starts 2. aprīlī, bet kā ar privāto sektoru? Privāto sektoru ir tā, ka mājasaimniecībām būtībā ir tas pēdējais vilciens, līdz aprīļa beigām vēl var paspēt uzstādīt mikroģeneratorus un pieteikties neto uzskaites sistēmai. Un pat ir iespēja saņemt arī valsts atbalstu līdz 4000 eiro. Un saņemot šo te atbalstu, mājasaimniecības būtībā šos te investīcijas saules paneļos atpelna 3 līdz 5 gados. Un tā sistēma kalpo tev nākamos 20-30 gadus. Kas uzņēmējiem vai vienkārši cilvēkam kā man būtu tas, kāpēc es griežos pie jums pie Saules Grauda? Kas ir tās īpašās lietas? Īpašās lietas ir tas, ka mums pašiem patīk tas, ko mēs darām. Tātad mēs to darām labi, ar izdomu, piedāvājam tāds risinājums, kāds citi pat neiedomājās, jā, un rezultātā mēs vinnējam, un arī klients vinnē. Tad viņš var uzzināt arī kaut ko tādu, ko viņš nemaz pats nezina. Ko neviens cits vēl nedara. Aha. Tas ir izšķiroši biznesā. Jā, līdzīgi kā es pieminēju, teiksim, ka mūsu fasādes apšūnas var būt saules paneļi, to vēl neviens nedara. Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Sodal ir Eiropā lielākais neatkarīgais putu un līmi un hermētiķu ražotājs. Sodal ir 3 novirzieni. Tas ir tā saucamais DIY, dari pats. Tas ir tas, kas atrodams būvmateriālu veikalos. Tad ir atsevišķa sadaļa logu ražotāji, logu uzstādītāji un arī industriālie risinājumi gan būvniecībai, gan vispārējai celtniecībai. Sodal SVS, Sodal Windows sistēma. Kompānija Sodal ir izstrādājusi arī savu logu uzstādīšanas sistēmu. Pie pareizes uzstādīšanas un izmantojot atbilstošus produktus, tā būtu logu lenta vai speciāla mastika iekšpusē un logu lenta vai speciāla mastika ārpusē un pa vidu putas. Pie pareizes uzstādīšanas, izmantojot Sodal logu sistēmu, tad tā klase, kas tiek iegūta uzstādot šādā veidā logus, atbilst pasīvo māju A++ kategorijai. Logu lentas iekšpusē, kuras tiek izmantotas, ir pieejams 3 platumos, standartā tie 7, 10 un 15 cm. Šī ir Sodal iekšējā lenta. Te ir arī pa vidu alumīnijas starpslānis, kurš to siltumu, kas tiecās caur vājāko vietu, caur logu blīvējumu, viņš vienkārši viņu atstaro atpakaļ. Ārējās lentes, viņas ir melnā krāsā, šī ir 10 cm plata. Ārējā lenta pilda savu funkciju sekojoši. To mitrumu, kas ir palicis konstrukcijā, viņa palaiž ārā, bet atpakaļ iekšā nelaiž. Viņi ir UV stabilizēti, tas nozīmē, viņas var atstāt tiešos saules staros līdz 9 mēnešiem. Viņām nekas nenotiks. Lents ir izmantojams no -12 grādiem.
Šodien mēs darbosimies ar kokšķiedras izolāciju. Šī ir Norvēģijā ražota kokšķiedras siltumizolācijas vate, ar ko mēs varam strādāt kaut vai ar plikām rokām bez cimdiem, bez īpaša aizsarga aprīkojuma, rokas tur neniezēs, nekas elpošanas ceļos neies. Ja? Un šī tā tad ir mīkstās kokšķiedras, arī Norvēģijā Hunton ražotā pretvēja izolācijas plāksne. Gribētu pajautāt, kā tā veida pretvēja izolācija piestiprinās? Pretvēja izolācija tātad mēs stiprināsim pie koka konstrukcijas, izmantojot jumta naglas ar plakanajām cepurēm. Nu, un šuvis pēc tam mums būtu jānošuvo šuvi lentu. Kur labāk izmantot šo vati? Nu, ēku siltināšanā, tas ir jumtu siltināšana, sienu siltināšana, ēkas var būt dzīvojamās ēkas, biroja ēkas, visādas, kādas vien ienāk prātā. Kokšķiedras vate kā tāda, tas ir jau sens siltumizolācijas materiāls, kurš šobrīd viņiem ir jau tik tālu attīstīts, kad ir pievienot klāt dabīgie antipirēni. Viņš vienalga ir degošais materiāls, bet šie antipirēni tātad slāpēs kābekļa piekļuva un tiklīdz liesma pārtraucās, pārstāja degšanas procesu. Koks arī kā siltumizolācijas materiāls ir foršs tādā ziņā, ka tas ir higroskopisks materiāls, jā, tātad viņš paņem mitrumu un atdod mitrumu. Tātad, ja mēs runājam par šo Hunton pretvēja plāksni, tā ir bituma impregnēta plāksne, bet no bituma baidīties nevajag, jo bitums ir viens no senākajiem būvmateriāliem izmantotiem vēl pirms mūsu ēras. Masā šī kokšķiedras plāksne ir impregnēta 10% bituma emulsija. Ārējā virskārta, kas sniedz papildus aizsardzību, tā ir 50% emulsija, jaukta ar celulozes šķiedu. Kā rezultātā, ja šo plāksni mēs uzliekam uz fasādes kā pretvēja izolācija līdz tālākai fasādes apdarei, tad jūs viņu varētu atstāt zem sniega, zem lietus līdz pat 6 mēnešiem. Nekas ar viņu nenotiksies. Ja? Tā pašā laikā, teiksim, ir materiāli ar zaļas krāsas pārklājumu tirgū redzami, ja? Kur, teiksim, pretstatā pret šim zaļās krāsas pārklājumam funkcionāli nav nekādas nozīmes. Tad ķersimies klāt pie darbiem. Pirmais solis būs tas, ka jums tātad šī vate būs jāpiegriež pēc vajadzīgā izmēra. Tad, kad jūs viņu piegriezīsiet, jums ir jāievēro tas, lai vate iet iekšā starp statiem ar vieglu uzspīli, lai nepaliek spraugas. Ja? Un pēc vates montāžas tad jau mēs montēsim pretvēja izolācijas plāksni. Viss kārtībā? Jā. Ok, jā, tu forši te pareizi esi salicis jau, tā kā redzi, ja, to vati, kad mēs liekam, viņai jābūt ar vieglu uzspīli. Nedrīkst būt tā, ka tev paliks šeit spraugas, jā, jo tad siltumizolācijai nebūs nekāda jēga. Jā, un tad tagad liksim šo Hunton kokšķiedras pretvēja izolācijas plāksni. Tātad, kad mēs liksim šo plāksni, mums jāskatās, lai šī tumšā puse ir uz ārpusi, jā, jo tas ir speciāls aizsargs slānis. Ja? Jo to materiālu viņi var atstāt, ja tu gribēsi, teiksim, retināto dēļu apdara ar retinājumu līdz 2 centimetriem, ja? Un tev melnu fonu vajag. Šim aizsargslānim jābūt uz nokrišņa pusi, kur tev lietus sniegs un tam līdzīgi. Un tad montējot saskaņā montāžas norādījumiem, tā kā es jau minēju, tumšo pusi uz ārpusi, kas ir aizsargslānis, ja? Un dod ploksnei papildus stingrību. Un starp loksnēm jūs nedrīkstiet malu laist blīvu vienu uz otru, bet jums jāatstāj pāris milimetrus spraudziņu. Tas ir dēļ deformācijām. Un pēc tam šīs šuvis šuvojās ar šuvi lēnu. Skatos, esiet tikuši galā ar darbiem. Kā gāja? Viegli. Rokas neniezēja, viss sakai no vatas. Viss kārtībā. Un no plāksnes nesmirdēja pēc bituma, pēc naftas, pēc eļļas. Nekas tāds, jā. Jo, mums ir dzirdēts stāsti, kad cilvēki mēdz stāstīt, ka iespējams viņai būs kāda smaka, jā. Tad, šīm, teiksim, pretvēja izolācijas bituma impregnētajām plāksnēm, pirmkārt, kā jau es teicu, tas ir šķīdums iekšā, jā. Viņiem ir Somijā izdots M1 emisiju certifikāts, jā, kur viens no kritērijiem tātad ir smaka, smakas neesamība, jā. Tā kā šai gadījumā īpaši satraukumu nav. Jā, un tad šeit tās šuvis vēl būtu jānoteipo ar šuvi lentu, jā, un pēc tam liekam virsū ventilējumu fasādi. Raidījumu piedāvā Soudal un Forvolt saules grauds.